Pacientiem draudzīga iestāde. Šāds uzraksts pie Zemgales veselības centra Jaugavā turpmāk apliecinās, ka šeit tiek gaidīti gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem. Tikpat nozīmīgs ir arī iekštelpu izkārtojums. Un, protams, gan tekstuāls, gan simbolu norādes, kam jāatrodas cilvēka acu augstumā. Veselības centrā Zemgale par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām netika aizmirsts veicot šīs ēkas renovāciju. Tāpēc tagad ikvienam ir iespējams nokļūt visos kabinetos. Tieši tā. Mēs esam ne tikai saglabājuši liftu sistēmu, mēs esam viņu atjaunojuši un esam saglabājuši darbā arī liftniekus. Un liftnieku viens no pienākumiem ir ne tikai klientus uzvest uz attiecīgo stāvu nogādāt, bet arī izstāstīt, kur atrodas konkrēti ārsti. Ja tas ir invalīds, tad palīdzēt un aizvest līdz kabinetam. Lai vide ārstniecības iestādē būtu maksimāli draudzīga pacientiem, tai jāatbilst 29 kritērijiem. Veselības ministrijas un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pacientu vidū veic aptauju, lai noteiktu pacientam draudzīgu stacionāru, ambulatoro iestādi un privātu praksi. Par labāko stacionāru atzīta Valmieras slimnīca, bet par pirmo pacientam draudzīgo ambulatoro ārstniecības iestādi Zemgales veselības centrs. Man šķiet ļoti svarīga atbilde ir, ka mēs redzējām, ka jums rūp šis jautājums, un mēs redzējām, ka jūs esat gatavi darīt lietas draudzīgi. Kā atzīst Sustento valdes priekšsēdētāji, diemžēl daudz viet joprojām tiek aizmirsts, ka arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir nepieciešams tās pašas lietas, kas ikvienam pacientam. Bet, lai panāktu solīti pretīm, māja nav jānojauc. Ir tikai nepieciešama pozitīva attieksme un spēja ikdienas domāt par tiem, kas atrodas līdzās.